Esiet sveicināti saulainajā Ēģiptē. Šis ceļojuma vlogs atšķirsies, jo šis ir mūsu pirmais ceļojums ar mūsu mazulīti Trietā, kas ir tikai 2 mēnešus vecs. Un šis video būs vairāk, varbūt ne tik ļoti par Ēģipti, bet kā par ceļošanu ar mazuli un palikšanos kurortā. Kā tad ir, ko mēs tad daram, kā mēs tad dzīvojam šo nedēļu. Tā kā seko līdzi, ja tev tas interesē, un ja ne, tik un tā skaties. Sāksim ar visu pēc kārtas. Lidojums. Lidojums mums pagāja vienkārši kolosāli. Mazais lielāko daļu laika vienkārši nogulēja. Pamodās tīri, lai pāstu, bišķiņu uzsmaidīt sencīšiem. Un uz piezemēšanos, par cik piezemēšanās notiek pakāpeniski, tad viņam nedaudz sāk sāpēt austiņi, bet arī bišķiņi iepīkstējās, bet absolūti nekas traks. Tā kā jā, lidošanas pieredze ir superīga. Visur tev ar zīdaini laiž pa priekšu bez rindas. Likās viegli. Un patiesībā tās 5 stundas palidoja ātrāk nekā citreiz lidojot 3 un 2. Tā kā mums tiešām ir laba pieredze, mēs lidosim vēl. Un iespējams patiesībā pat, kad ar tādu mazāku ir vieglāk lidot nekā jau, kad viņš ir bišķiņ paaudzies, jo viņam ir ļoti maz prasības. Vakardien mēs iečekojāmies un pirmā lieta, ko mēs paspējām izdarīt, ir uzfilmēt rūmtūru, kamēr numuriņš nebija savandīts, tā kā šeit tas ir. Esiet sveicināti mūsu numuriņā. Šeit mums ir redzama pirmā guļamistaba, tad, loģiski mēs viņu neizmantosim, tad mums būs tāds vienkārši extra space. Mums ir skapis liels, kur salikt visas mantas, liela vansistaba ar vannu un dušu un 2 izlietnēm. Cik forši ir tas? Tad ir mūsu guļamistaba. Cute, man ir tik daudz vietas, mums 3. Un mums atnesa mazajam arī rekur gultiņu. Mums ir arī balkoniņš ar skatu uz palmām, uz baseinu un dzīvi izdodas, klausies. Un vakaru noslēdzām ar to, ka vienkārši pastaigājāmies pa viesnīcas teritoriju, nedaudz to iepazinām un tad jau arī devāmies gulēt, jo bijām noguruši. Esam pāduši brokastus un dodamies pazvilināt pie baseina un tajā mūs sagaida pirmais pārsteigums Stitch. Man liekas, tas ir lācis no Maša un Midveģa. Tur vēl kaut kur bija gotiņa. Bērniem jau šis nereāli patīk. Un kā redzams, ne tikai bērniem. Šis ceļojums, dāmas un kungi, ir kaut kas pilnīgi citādāks, nekā mēs ar Elisteru esam pieraduši. Ja mēs parasti meklējam piedzīvojumu garšu, tad šoreiz jāsaka, ka galvenais mērķis ir vienkārši atpūta un lokācijas nomainīšana uz kaut ko nedaudz mierīgāku, un tā, lai mēs varam pabūt visi 3. Jo šis ir pirmais ceļojums, kurā mēs braucam ne tikai 2 mēs, bet mūsu mazais Martins ir mums līdzi, 2,5 mēnešu vecais bebītis. Līdz ar to piedzīvojumu garšu nācās nomainīt uz tādu all-inclusive. Parasti pirms ceļojuma tā izpēta ir pilnīgi citādāka, jo daudz kas, ko mēs darām, ir saistīts tieši ar aktivitātēm, kuras ietilps šajā periodā, kad mēs esam projām, vai lokāciju, kur atrodas mūsu mājvietas tieši rajonu ziņā. Tad šoreiz tā atlase par to, kur tad būs mūsu galamērķis un kurā vietā mēs paliksimies, noteikti bija pēc citiem kritērijiem. Tādā, kā jau es teicu, viena no galvenajām lietām, ko mēs vēlējāmies dabūt, ir, lai mums nav ne par ko jāiesprings, tāpēc tas all-inclusive elements bija must have, bet Ēģiptē ir ļoti daudz all-inclusive hoteļi. Šarm el Šeiha un Hurgada ir pa lielam uzbūvētas pilsētas tikai, lai pieņemtu viesus un hoteļa iemītniekus un nodrošinātu šos servisus. Tāpēc tas, ko mēs izvēlējāmies un kādi bija tie kritēriji un plāna punkti, ir šie. Pirmais kritērijs, kur apskatījām, noteikti bija laikapstākļi. Ēģipte noteikti bija viena no top izvēlēm. Tīri dēļ tā, kad 5 stundu lidojums no Rīgas un tu nonāc no -2 grādiem uz +22 grādiem. Tā kā atšķirība ir pietiekoši liela un pa lielam katru dienu saulīt arī spīd un mēs to baudam. Otrais kritērijs – cilvēku reitings. Cilvēki laikam ir viens no labākajiem filtriem, jebkāda veida informācijas uzņemšanā, un tad parasti tas, ko mēs apskatām, ir visi tie Google reviews, Booking reviews, un kur vien tu vari izlasīt īstos cilvēku teikumus par viņu pavadīto laiku šeit. Un konkrēti šai vietai, tur bija diezgan šiki, 4,9 laikam Google, un palasot pēdējā laika atsauksmes. Svarīgi lasīt atsauksmes nevis no pāris gadiem atpakaļ, bet tieši mēneši vai nedēļas pirms, un cilvēkiem patikās, un viņi visu šeit vērtēja ļoti labi. Trešais kritērijs. Es teicu jau par atsauksmēm 2, bet 3. it kā iet kopā, it kā nē. 3. kritērijs mums bija drošība, kvalitāte un
negluži cilvēku atsauksmes, bet cilvēki var labi arī atsaukties par dažādām citiem hoteļiem, un viņiem kaut kas patikties, bet mums bija svarīgi, lai mēs nesaindējāmies ar ēdienu, lai viss ir tīrs, lai ir pietiekoši nesen atjaunots vai arī hotels nesen uzcelts. Un šai hotelim, kas bija viens no labākajām lietām, ir tieši tā, ka viņiem ir Eiropas standarti, jo tā ir Vācijas ķēde, tomēr tuvāk un pazīstamāk mums kā eiropiešiem. Šodien mēs esam izdomājuši, ka ir jāizbrauc kaut kur ārpus viesnīcas, tāpēc mēs dosimies uz Sharm el Sheikhas Old Town marketu. Redzēsim, kas tur ir labs. Mūsu taksists kungs mums parādīja vienu no skaistākajām mošajām, kas mums ir Sharm el Sheikhā. Esam ieradušies Old Town marketā. Re, kur mošai skan. Tirgus, kā redzams, ir diezgan liels. Ir daudz veikaliņi. Un īstenībā ļoti jauki mūsu taksists nāk kopā ar mums, jo viņš bija satraucies par to, ka šeit ir agresīvi tirgoņi. Atnācām apskatīt otru Sharm el Sheikhas mošeju. Īstenībā viņas ir ļoti skaistas, kā arī mēs uzzinājām, ka Sharm el Sheikha ir tikai 35 gadi. Tā kā tā ir diezgan jauna pilsēta un paredzēta tikai turistiem essentially. Un, šeit apkārt jūs redzēt, ir daudz veikaliņi. Rekupasies arī kalna galā ir Old Egypt. Es jau iedomāšos, ka tas Old Town markets būs kaut kas bišķiņ citādāks. Tā kā tāda ieliņa ar tādiem veclaicīgiem, veikaliņiem, bet šodien ir vienkārši tāds reāls bazārs. Tagad pēc mūsu taksista ieteikumiem mēs brauksim uz viņu kaut kādu vietējo lielveikalu, kur ir fiksētas cenas un nav tas trakais bargainings. Tā kā jā, laižām. Mazais jau iemīg mūsu mazajā apstāšanās reizē. Cerēsim, ka sanāks viņu otrais arī ielikt veiksmīgi ratos un ka viņš vēl pačučos kādu mirklī. Mēs ienācām iekšā un dega gaisma. Īstenībā šitas prikals bija ļoti nice. Jā, tik krūti. Un šādi tas papirus. Top. Mami, kur tu mani esi aizvedusi? Es gribu tavu pupiņu. Un negribu nekādu šopingu. Dod man labāk pupiņu. Te ir ļoti daudz šmotkas. Ļoti daudz. Un apavi un somas un vēl viss kaut kas. Jāsaka godīgi. Liela, tur vēl šīšas ir un tā, bet mums priekšnieks sāk jau mosties, kas mums bišķiņ rada to, ka vajag ātri. Bet šis arī nav nekas tāds, ko mēs bijām iedomājušies kaut kā. Jā, bet tas tāds liekas tīri turistiem atnākt iešopingot, kas nav slikti. Mēs pabeidzām mūsu šopingošanu, kaut ko nopirkām, vairumā saldumus, bet ar visu to, ka šeit ir fixed price, man viņš tāpat kaulējās un te varēja nokaulēt. Viņi gan nav varbūt tik entuziastiski par to, bet tāpat ir jākaulējas. Un kur jau paņemam visu un braucam apakaļ uz viesnīcu. Un cik skaists mums apakaļ ceļš ir. Ja šurpa mēs braucām, kad saule jau laidās lejā, tad atpakaļ jau par tādu tumsiņu un ļoti skaisti. Kopumā es teicu, ka bija diezgan foršs izbrauciens. Tāds tā kā bišķiņ izbāzes deguna ārpus viesnīcas robežām bija noteikti vērtīgi. Un vienkārši arī mašīnā braucot kaut vai to kalnu ainavu redzēt, vai tagad arī kā tā pilsēta vakarā izskatās, ir forši. Ēdiens. Runājot par ēdienu, kā jau all inclusive, tev ir bufete brokastīs, pusdienās, vakariņās. Un ir arī snackbāri, kur var dabūt burgeri, pizzas, kad ir tie starplaiki, kad tu dzīvojies pie basēnas. Izvēle šeit tiešām ir plaša, un lai arī tas nāk katru dienu, es viņu tomēr kaut ko nedaudz pamainu. Brokastīs, kā jau brokastu ēdienu, olas, omletes un viss kaut kas cits, un konditorais izstrādājumi, bulciņas, krosāni ļoti plašā klāstā. Pusdienās ir daudz dažādas gaļas, dārzeņi, rīsi, tiešām zīves plašs klāsts, un tur varbūt nav tik daudz konditorais bulciņas, bet ir kūciņas. Mēs tieši tagad arī ēdam pusdienas un esam paņēmuši patestēt. Un par vakariņām runājot, tās tu vari arī ieturēt šeit vai doties uz restorāniem. Par to gan Mārtiņš pastāstīs jums vairāk, bet vakariņās arī parasti ir nedaudz plašāks klāsts, ir varbūt nedaudz izsmalcinātāks klāsts, jo arī cilvēki nāk krietni sapucējušāki uz šo momentu, un arī ēšanas laikam ir tā kā bišķiņi ilgāks, jo tas ir tā kā vairāk kā process, ja pa dienu tu tīri atnāc uzkost, pāriest
ātri un dodies tālāk. Tad vakariņās tas ir tā kā par procesu. Par ēdināšanu mēs vispār šeit nevaram sūdzēties. Mom being mom. Kas tur slēpjās? Vēl viena jaunā lieta saistībā ar šo atpūtu, šāda veida all-inclusive atpūtu, ir ēšana a la carte restorānos. Iepriekš nezināju šādu terminu, un šis termins nozīmē to, ka tu vari nevis iet un pasūtīt un paņemt visu, ko tu vēlies no zviedru galda, bet tāpat kā tu vienkārši iet uz restorānu, tu ej un pasūti, un viss ir iekļauts. Viss, kas ir norādīts ēdienkartē, ir iekļauts arī tavā palikšanas cenā. Tā atšķirība a la carte restorāniem un zviedru galdam ir tā, ka tev nav pašam jāiet un jāizvēlās un jākombinē, bet tomēr ir konkrēti ēdienkartes sagatavoti ēdieni, par ko cerams šefpavārs un visi iesaistītās personas ir padomājuši, lai tā kombinācija tomēr sajietos kopā vislabāk, cik vien var. Un mums kā patērētājiem nenākas lauzīt galvu par ēdienu, ko mēs vēlamies, bet vienkārši no 10 vai 11 vai 20 dažādām opcijām kopā viss, kas ir ēdienkartē, mēs izvēlamies to, ko gribam. Nevis paši kombinējam tur 100 dažādas opcijas. Mūsu hotelī ir iekļauti 5 a la carte restorāni. Viens ir Lebanese un Middle East, viens ir jūrasvalšu restorāns, viens ir itāļu, viens ir japāņu, un dotajā brīdī mēs atrodamies restorānā, kas skaitās itāļu, dienvidu Francijas un dienvidu Āfrikas dažādu veidu virtuves. Tā kā testēsim, bet mums noteikti patīk šī jaunā pieredze, jo diezgan neslikti ir aiziet uz restorānu un pasūtīt jebko, ko tu vēlies, un nedomāt baigi par cenām. Es ticu, ka viņi arī tur sarakstās cenas bišķiņa absurdas, jo kaut kādi cipariņi tur ir klāt. Viņi noteikti spiež uz to vienu reto cilvēku, kas mēnesī atnāk, kam nav iekļauts šis, lai nopelnītu naudu. Bet katrā gadījumā, ja ir tāda opcija savā all-inclusive hotelī dabūt arī a la carte restorāns, un ja jūs esat lieli foodiji, un jums ir tiešām ļoti interesanti, ko jūs ēdat un gribās to daudzveidību, tad ir vērts iečekot, varbūt, kur tie restorāni ir vairāk un kāds tas atsauksmes un cik dažāda veida ēdienu piedāvājumi tur ir. Bet mēs rekomendējam. Ko tad viesnīca piedāvā? Kurorts pa lielam ir tā kā maza pilsēta. Šeit ir pieejams pilnībā viss. Izklaide visas dienas garumā, lai tev tiešām īsti pat nebūtu vajadzība pamest viesnīcas teritoriju. Šeit norisinās dažādas sportiskās aktivitātes, kā piemēram joga, ir iespēja volejbolu uzspēlēt, tur tālumā tas ir redzams futbolu, pingpongu un arī biljardu. Un šeit ir redzams programmas stands, kur tad ir redzams visas aktivitātes, kas notiek. Runājot par vakar programmu, to mēs neesam izbaudījuši. Jo mums jau tad ir čuču mūžas laiks, bet cik ir dzirdēts, parunājoties ar cilvēkiem, ka īstenībā ir diezgan forši. Un pašā vakarā arī ir disena ar ballīti. Viesnīcai ir arī savs mols, kur mola galā ir iespējams snorkelēt. Un te jūs redzēsiet, kā tad mums gāja un kāda bija mūsu iespaidi. Elīks ies peldēt, snorkelēt. Tā jau ir tā. Vajag stingrāk savilkt, bet labāk šito nekā kaut kādu kopā lietojamo. Ēģipte no manas bērnības jau bija palikusi atmiņā kā top 5 snorkelēšanā. Pēc vairākiem gadiem man jāsaka, esam snorkelējuši šādās tādās valstīs. Un tā joprojām ir top vieta. Bez kuģīšu izbraucienu, tāpat pie viesnīcas vienkārši atnākot pa molu. Reāli tik krūti, ka tev tagad ir jāiet pamēģināt. Lūdzu. Viesnīcā darbojas arī animatoru grupa, kas parūpējas par dažādām spēlēm un aktivitātēm dienas laikā. Ir arī lielie tēli, kas iepriecina kā bērnus, tā pieaugušos. Un mēs izmēģinājām savu roku šautriņās, un es arī kaut kādā spēlē, kur man noteikti darba pieredze nāca par labu. Ir arī dažādas meistarklases katru dienu. Pa lielam viss jau ir iekļauts cenā, bet ir kaut kas ir par papildu. Piemēram, ja tu vēlies uzpīpēt šišu, tas būs par papildus samaksu, kā arī, piemēram, fotogrāfu pakalpojumi un spā. Atpūta ar bebīti. Paturpinot iepriekš teikto par to, kāpēc šoreiz varbūt šāda ceļojuma izvēle un nedaudz mazāk tie piedzīvojumi, bet nedaudz vairāk čilošana dēļ šitā. Bet jāatzīst, ka mums tā atpūta ar bebīti ir ļoti forša. Mēs viens otram pielāgojamies.
Ko tas nozīmē, ir, kad nevaram gluži izvēlēties tagad taisīt daudz trakos iekšzemes lidojumus, vai arī vienkārši ekskursijas ar kuģīti vai uz tuksnesi ar kvadrcikliem, jo realitāte ir nedaudz pamainījusies. Dzīvē prioritātes un lietas visu laiku mainās. Viena no konstantajām lietām dzīvē ir pārmaiņas, un šis mazais to arī pieprasa. Bet mēs lieliski ar to visu, mūsuprāt, tiekam galā, jo mēs veidojam kompromisus. Un mazais arī veido kompromisus. Tā jau ir ar to dzīvi. Kaut ko atņem, kaut ko iedod. Varbūt tagad tas nav viss tik vienkārši, tomēr tu vairāk to novērtē. Tu vairāk novērtē šīs situācijas, kas bija kādreiz tik vienkāršas. Un, protams, vairāk kā skaidrs, ka tu vienkārši novērtē šito mazo angeli. Ņemot vērā, ka mēs nebraucam šajās ekskursijās, es teiktu, ka mēs kārtīgi atstrādājam ēšanā un baudīšanas ziņā to, ko viesnīca piedāvā, par to, ko mēs arī esam samaksājuši. Jo par ekskursijām skaidra lieta, ka vienmēr ir jāmaksā papildus, bet mēs šeit neko. Martīn! Mēs šeit esam decembrī. Un, kad mēs atbraucām, šajai konkrētajai viesnīcai vispār nekas neliecināja par to, ka tuvojas Ziemassvētki, bet tagad viņi arī ir izlikuši šajā viesnīcā dekorācijas. Ar katru dienu parādās ar vien vairāk, tāpēc riņķīgi tā kā iet un skatīties, re, kur kaut kas jauns, re, kur kaut kas jauns. Un tas īstenībā forši, jo mēs drīzumā atgriežamies mājās, kur tad jau Ziemassvētki ir tūlīt jau klāt, un tad tas tā forši, ka mēs dabūjām gan tādu riktīgi kurortu bez šo Ziemassvētku vaibu, gan izjutām arī to festive vaibu. Tā kā tas baigi feini. Un ir pienācis brīdis, kad mēs jums parādīsim nevis room tour, bet hoteļa tour. Visu apkārtni, cik nu mēs varēsim, tā īsumā parādīsim. Šī hoteļa pludmales teritorija ir aptuveni 30,000 kvadrātmetri. Tā kā diezgan daudz, kur izplesties. Šādi izskatās mājiņu iekšpagalmi, zaļi, sakopti, skaisti. Un šādi izskatās mājiņas, kurās tad mēs dzīvojam visi, kas šeit paliekas. Un otrajā stāvā tas bija mūsu balkoniņš. Tur mēs mitinājāmies visu šo nedēļu. Mājiņas, ap citu, ir izvietotas pa visu teritoriju. Sanāk, mēs esam tādā pusaplītī. Un kā jūs redzat, šeit arī zaļumi netrūkst, kas tiešām rada tādu mājīguma un tropiskuma sajūtu. Man kā estētam ļoti patīk mājas, kuru fasādēm ir tie ziedi tā kā klāta augi. Izskatās, tik smuki. Un tad no mūsu numuriņa jūra ir tur, es nezinu, 3 minūšu gājienā. Tad tur ir arī baseins, kas ir domāts tikai pieaugušajiem. Adults only baseins ir arī vienīgais baseins, pie kura ir bārs. Šeit ir otrs baseins, kuru pārsvarā notiek visas galvenās aktivitātes, un pie šī baseina arī mēs visvairāk čilojam, tā teikt. Tad tur uz priekšu ir trešais baseins, un te var redzēt, ka ir pieejamas gan tā kā divguļamās atsevišķās gultiņas, gan dubultās gultas, kas īstenībā ar mazuli ir ļoti ērtas. Mēs atradām vēl 2 mazos, tā kā kaina bērnu baseiniņus, kur var plunčāties, tā kā 6 aptuveni baseini. Starp citu, baseinos ūdens temperatūra ir superīga, tiešām silts, brīžām baseinā ir siltāk nekā ir ārpus tā. Un šis ir viens no bāriem, ko jūs redzat. Teritorijā viņi ir vismaz 5, 6, ja nekļūdāmies. Mēs neesam visi iztestējuši, jo daži no viņiem atvērs tikai pašā vakarā. Šis ir galvenais restorāns, kur cilvēki nāk ēst brokastis, pusdienas un arī vakariņas, ja nav pieteikts tās a la carte restorānā. Un sēdvietas ir ļoti daudz. Sēdēt var gan ārā, gan iekšā. Un šis ir mūsu galdiņš. Un ja tev ir savs individuālais galdiņš, kur tu nemaini, tev parasti no rīta tur atnes arī padzērties kafiju, kā tu vēlies, un arī apelsīnu sulu. Vai arī tā gadījās tikai mums, jo mēs forši sadraudzējāmies ar viņiem. Tas restorāns, ko mēs tikko rādījām un kur mēs lielākoties ēdām, bija Rehena restorāns. Bet Zohreja bija tas, kur mēs ēdām pirmajā dienā, kad mēs atbraucām pusdienas un vakariņas. Bet kopš tās reizes viņš arī tā arī nav strādājis. Nezinu, kāpēc. Šis ir, sauksim viņu par galveno sporta bāru, jo parasti šeit pa televizoru notiek tieši sporta pārraides, futbols. Tas bija tas lielākoties, ko mēs redzējām. Un te arī ir viens bārs iekšā, viens bārs ārā. Un šī ir arī vietiņa, kur cilvēki pīpē šišu, jeb ūdens pīpi. Šeit noteikti daudz vairāk cilvēks var redzēt vakarā. Te ir šišas vieta, alkohola dzeršanas vieta un vienkārši tādā
būšanas vieta vakarā. Un šeit arī gandrīz katru vakaru uzstājās dzīvā mūzika. Jāatzīst, ka tas vērtējums ir knapi ieskaitīts gan. Ja te kāds no mūsu X-Faktora dalībniekiem uzstātos, tā būtu tāda vakara zvaigzne. Šeit ir pieejams arī ļoti foršs bērnu klubs, kas mums pašlaik vēl nav aktuāls, bet pēc pāris gadiem es domāju, ka mēs būsim sajūsmā par to. Un bērniem ir arī bērnu laukumiņš. Starp citu, ratus ar lietu sardziņu mēs nomājām Latvijā no ratunoma.lv. Tie ir ļoti parocīgi, maziņi, ir arī ieliekami lidmašīnas salonā, tāpēc mēs pa lielam bebi ratos turējām līdz pat iekāpšanai lidmašīnā. Un ļoti ērti, un mēs noteikti iesakam. Šis ir amfiteātris, jeb vieta, kur notiek visi vakara šovi, ballītes un tā tālāk. Bet vienīgais šovs, ko mēs šoreiz piedzīvojām, bija mednieku duo. Un šī ir ieeja lobbyjā. Takšu! Ar strūklakiņu. Un šeit ir vieta, kur atbrauc visi autobusi, visi takši un vieta, no kurienes sev var aizvest arī ar golf mašīnītēm. Un viens no vakara galvenajiem saldajiem ēdieniem ir šis skats. Katru vakaru ir iekrāsojušās debesis ļoti skaistās krāsās un tie kalni fonā. Ziniet, kad skolā vai bērnu dārzā jūs tā kā zīmējat kalnus. Es līdz galam nekad nesapratu, kāpēc mēs kalniņus vienkārši zīmējam tāds pauguriņš un tā kā tas vienkārši tas tā bija. Un tad šeit redzot, tu saproti, kāpēc mākslinieki to tā dara, jo tas vienkārši tik tiešām tā arī izskatās. Un vispār aktivitāte, ko mēs aizmirsām jums pieminēt, šeit taču ir iespējams spēlēt arī tenisu, un, manuprāt, tur arī tālāk ir futbola laukums. Esam atnākuši līdz spā un džima ēkai. Šī ēka, gan jāsaka, laikam atrodas tā kā otrā galā. Ja pludmale ir vienā galā, tad spā ir tā kā teritorijas otrs gals, kas pa lielam ir tuvu pie izejas. Un tad mūsu minētais džim baseins, kas izrādās arī ir tikai Oh my God, paskaties! Tie ir citroni? Nē. Kas tas ir? Mandarīni, apelsīni. Un re, kur vēl viens koks tik kruti. Damn. Šis bija ļoti foršs pārsteigums. Man liekas, ka jūs pēc mani dzirdējāt. Un rekur, mēs jums neiesim augšā džimu rādīt, bet Martiņš tā nemanot piezūmēs. Viņiem te viesnīca, man liekas, bišķiņi savā starpā sacenš, kuriem būs iespaidīgākas Ziemassvētku dekorācijas. Kad mēs braucām uz pilsētu, sanāca nobraukt vairākām viesnīcām garām, un viņi going wild on Ziemassvētku dekorācijām. Tā kā jā, šeit var redzēt mazu ieskatu. Ziniet, kas ir lieta, kas mums kā jauniem vecākiem šoreiz trigero vairāk nekā jebkad iepriekš citreiz dzīvē, ka viņi brauc un piedāvājot taksi, viņi to tā kā uzpīpina. Un katrs šis pīpiens ir iespēja mūsu mazulim pamosties. Tā kā viņam vispār ir diezgan ciešamiegs, bet ja tev visu laiku pīpina pie auss, tas var izbasīt. Ēģipte vispār ir pazīstama ar savu vēju, un šodien patiesībā ir tāda pirmā tiešām vējainā diena, un mēs bijām saņēmušies aiziet pasnorkelēt. Un šeku reku ir izkārts sarkanais karoks. Tas nozīmē, ka mola galā tev nebūs iespēja tā kā snorkelēt, peldēties. Tā kā, lai cilvēki vienkārši laicīgi zina, ka nav jēga iet tur līdz beigām. Kopējais review par mūsu atpūtu šeit. Mums tiešām viss ļoti patika. Īsti nevaram atrast vietu, kur piesieties. Gribas īpaši izcelt stafu šeit. Viņi ir super draudzīgi, super rūpīgi. Tā, ka pie baseina tev notīrīs brilles. Pie brokastīm viņi jau zina, kas ir mūsu standartiņš. Jau dzērieni, man liekas, nāk, tad, kad mēs tuvojamies tikai brokastu vietai. Un tiešām mēs brauksim mājās ar tādām foršām emocijām. Šī noteikti ir cita veida atpūta. Bet ir nice. Mēs noteikti kādreiz gribētu šo piedzīvot vēl kopā ar draugiem kaut kādā lielākā kompānijā. Jo te īstenībā tādu baigo vaibiņu var noķert, ja tavs mērķis ir vienkārši atpūsties un iečilot prīmā. Mēs esam ļoti apmierināti un tiešām varam
tikai to labāko teikt par šo viesnīcu un noteikti arī jums to ieteikt. Kā tad mēs pavadījām savu ikdienu? Pa lielam mēs vienkārši šeit turpinājām dzīvot. Laikam tā atšķirība šim ceļojumam no citiem ceļojumiem un vispār kurortam ir, ka šeit tu tiešām brauc atpūsties. Ja ceļojumos citos dažkārt ir bijis tā, ka pēc ceļošanas gribas vēl atpūtu, tad šobrīd, manuprāt, mēs esam riktīgi gatavi būt atpakaļ ikdienas dzīvē. Bet mēs ēdām, dzērām, atpūtāmies pie baseina ļoti daudz, atpūtinājām smadzeni, mazajām taisījām daudz gaisa peldes, mēs snorkelējām, mēs gājām uz masāžām, mēs arī bijām šopingā mazajā, atvedīsim uz mājām tējas un eģiptiešu skaistuma lietiņas. Tādos lielos vilcienos mēs vienkārši turpinājām dzīvi citos platuma grādos. Šeit ir citi platuma grādi. Es pasaku kaut ko, un tev vienmēr tā nočikoju, tad tas besīja. Pa lielam mēs turpinājām mūsu ikdienas dzīvi tikai nedaudz siltākā temperatūrā un nedaudz, tā teikt, citādākā vidē. Bet vispārējais mūsu ikdienā baigi nemainījies. Tas ir tā kā vasara Latvijā vai vasara šeit Eģiptē decembra laikā. Nu, kaut kā tā. Dāmas un kungi, pienācis noslēgums mūsu Eģiptes ceļojumam. Jā, kā jau mēs stāstījām, ja parasti mēs tās lokācijas varam nomainīt, varbūt pat kā zeķes, un ik pa naktī pamosties citā vietā, tad šoreiz turpat, kur sākām, tur arī beidzam uz šī paša balkoniņa, tikai ar nedaudz vairāk saulīti asinīs, bet ne ar tik daudz piedzīvojumu. Bet katrs tas ceļojums tomēr ir nedaudz citādāks, un ar mazo tā ceļošana arī ir bišķiņ citādāka, bet nekādā gadījumā nesliktāka. Paldies, ka skatījies, un tiekamies jau nākamajā video. Atā! Bye! Bye!